Ja agrāk, 2006. gadā, kad Apple zīmolam jau bija vairāk nekā 30 gadu, zīmola vērtība bija mazāka par gada apgrozījumu. Viņa bija ļoti tuvu, kā jūs redzat, ja, bet tomēr mazāka par ikgadējo apgrozījumu. Tad šobrīd, 2026. gadā, es teiktu, ka tas starpība ir ļoti liela. Ja? Tad jūs iedomājaties, visa biznesa gada apgrozījums ir 416 miljārdi, bet zīmola vērtība ir par 50% lielāka. Tad jūs stādaties priekšā, ko nozīmē zīmols, ko nozīmē uzticamība, reputācija, un tieši tagad, kad ir sācies mākslīgā intelekta laikmets, zīmolam ir kļuvusi liela nozīme. Man ir digitālais žurnāls, kas ir bez maksas pieejams uzņēmējiem, kā palielināt zīmola drošību un vērtību. Šeit ir iekšā tā 12 praktiski padomi. Kurus zīmola elementus var aizsargāt? Kādā veidā viņus aizsargāt? Kā stratēģiski saprast šīs investīcijas aizsardzībā? Arī ieskats, kā noteikt zīmola vērtību un kā palielināt zīmola vērtību, protams, caur drošības aspektiem.